Sākušās ir NBA treniņu nometnes. Kopš zinām laika latviešiem tie ir tā kā pirms jāņem līgodien. Nu jā, treniņu nometnes... 2 gadi. Wow. Bet treniņu nometnes tur nav tik vienkārši. Jā, es esmu lasījis, teiksim, pats gan neesmu tur bijis, bet tur vienkārši nav. Tāpēc, ka tur tiek ielikts fundaments tieši tai komandas nākotnē, sezonai. Tas 80 spēles, ja tas nav. Reku KP liek fundamentu. KP liek pamats. Mēs atgādinām tādu Kristaps Porziņas austrumos, jo interesanti, kas ir, ka abi mūsu basketbolisti pārstāvēs abas konferences Kristaps Porziņas austrumos un Dāvis Bertāns rietumos San Antonio Spurs. Jeb bikses, kas ir New York Knicks, tiešais tulkojums, bikses pret piešiem. Kaubojas abakiem tie pieši, un Spurs ir tas pies. Katram spēlētājam ir sava intriga. Jā. Porziņam ir tāda. Vai viņš ir progresējis, vai viņš nav apstājies. Jā? Tas visiem interesē. Bertānam? Viņam ir atļauts mest vairāk trīspunktniekus. Jā? Tā kā pēdējais. Labi. Bertānam vispār tā komanda, viņam tur priekšā tie spēlētāji ir ļoti meistarīgi. Jā. Jautājums, teiksim, ja kāds notraumēsies, tad noteikti viņš spēlēs vairāk. Jā, San Antonio šogad titulu uzvarēt būs grūti, jo tāpēc, ka Golden State un Cleveland atkal būs fināls. Pēc tā sastāv. Bet tāpēc ir jautājums, uz ko ies tas San Antonio, uz ko ies, cik viņš būs vajadzīgs tai komandai. Jā? Skaidrs, ka viņš tur ir... Iespējams... 5 gadus pēc drafta viņi joprojām ar viņu ņemās tur riņķī, gan operācijas uztais, gan viss. Ar viņu rēķinās. Tieši tāpēc, kādam jāmaksā arī ir maz. Nē, tur jau tā lieta. Visiem nevar daudz maksāt. Tur jau viņi savāc dārgs spēlētājs. Un tāpēc bija, to David Lee, kā viņi paņēma, es nesaprotu. Viņš tieši, teiksim, viņam ir vārds. Vai tev nešķiet, ka Grebka Popovičs, kas ir San Antonio treneris, viņš ir labākais līgas treneris. Kas var izprast arī tādu spēlētāju kā Dāvis Bertāns? Jā, tur bija tādi spēlētāji, kā Boners, varbūt tāds Rižijs skraidīja, bija tāds viens. Jā. Viņš, es brīnos, ko viņš NBA dara, jā, vispār, bet viņš tur spēlēja. Rižijs skraidīja. Bet tā viņi tur savukārt. Tur bija ļoti daudz spēlētāju viņa komandā, kur brīnījās, kā viņi tur spēlē. Bet Popovičs var palīdzēt Bertānam. Tieši tāpēc arī, ko tur dara Bertāns, arī Popovičs parādīs. Jo abiem mūsu spēlētājiem pilnīgi dažādas lomas ir savās komandās. Pilnīgi dažādas. Un ja tu pieminēji, vai progresējusi ir KP, tad par DB, starp citu arī... Tu saproti, viņam vispār tas būs kaut kas jauns. Viņš iznāks, ne viņu kāds pazīst. Nezinu, ko viņš dara. Jā. Kā viņam tur... Tu saproti, viņš jau ir tāds enerģisks džeks. Jā. Es domāju, ka viņš tāds, ka viņš uzvilksies. Jā. Viņš var palīdzēt. Jā. Un tā nestandarta 3-punktu metieni, ja viņam krīt, NBA tas ļoti svarīgi, tāpēc, ka tur jau lielākoties viss tur caurgainis tais un izmet bumbas, un viņš jau ir īstais, kas... Un augumiņš. Nē, viņš jau tiek pie tā metiena, viņam ir ātras metienas un tā. Jautājums par veselību un psiholoģiju. Tas ir divas lietas. To var attiecināt uz visiem spēlētājiem, uz visiem sportistiem. Uz veselību un psiholoģiju. Uz KP pirmā sezonā viss domāja, bet kad izskatījās, ka viņam tā psiholoģija ir tagad 30 gadīgam. Viņš ieradies kā psihologs. Jā, gandrīz vai. Jā, tā kā, Dāvim būs bišķi grūtāk, tāpēc, ka, kaut kā, viņš ir tur lejas galā, un, kad tu esi lejas galā, ir grūtāk. Ko Gunts ir iesprindis? Tā kā pašam būtu jāspēlē. Es par tiem galiem domāju. Augšgals un lejas gals. Bet ja sagriež otrādi, tad tas lejā ir augšā. Bet lielā mērā abu mūsu basketbolistu vietas šobrīd šajā tirgu rakstura arī tā sauktie modernās pasaules konti, mediju vai sociālo tīklu konti Instagramā 638,000 sekotāji ir Porziņģim, un Dāvimam mazāk 11,500. Bet to visu var mainīt. Ja viņš iemetīs 20 punktus vienam, tam jau sekotāji būs. Būs arī vairāk sekotāji. Līdz ar to, ja Dāvs grib, lai viņam seko vairāk, latvieši jau sekos. Bet tā iekšējā kārtība tur uz vietas NBA, jāizmanto savas iespējas. Vienkārši viņam tiks dots, pilnīgi 100% tiks dots. Tāpēc mēs gaidām pirmās pārbaudas spēles, lai varētu atkal pamīcīt Pirmajā spēlēs viņš tiks spēlēt, tāpēc, ka tie vadošie netiek pie spēlē. Viņi nespēlē. Viņi sākumā nespēlē. Viņi vienmēr dod tam iespēju, teiksim, no 15. līdz kaut kādam 5. Bet pēc brīža pie mums būs vēja pavēlniece, pūķotāja, bez tetovējumiem, Aija Ambrasā.